Ko mēs šodien gatavosim? Šodien mēs taisīsim vistas fileju ar kuskusu. Kuskusam klāt būs visādi garšaugi, granātābols, petersilīts, visādas garšvielas. Vispār diezgan tāds interesants, eksotisks ēdiens. Sāksim ar vistas fileju, tāpēc, ka viņi gatavosies visilgāk. Šeit mums ir 2 vistas filejas. Katra fileja maksā aptuveni eiro 50. Tas principā ir visdārgākais no visas šitās receptes. Filejas traukā. Vistas filejas mēs iemarinēsim garšvielās. Karijs, tur mums ir kanēlis, ķiploku granulas, sāls un paprikas pulveris. Saldās paprikas pulveris, kas jāskatās, lai nav asas, bet arī būtu asas. Iemasējam bišķiņu eļļiņu, arī uzliksim. Bišķiņu eļļu. Eļļa palīdzēs visas tās garšvielas apvienot kopā, tā lai viņas vienmērīgi un viendabīgi noklājas. Šitās garšvielas, kamā mēs marinējam šīs vistas, kanēlis, jā, tas citiem var likties interesanti, bet ticiet man, tas sajies kopā ar šito kuskus ēdienu. Izstās diezgan daudz garšvielas, bet rēķināties, ka noklātā ar garšvielām ir vistas filejas ārpuse, viss apkārt vistas filejai, ka vidū, tur jau nekas baigi daudz netiek, un tad tā apkārt tas kažociņš, tā glazūra ar garšvielām, viņi kompensē to visu balto gaļu, kas būs iekšā, tad gaļā vispār būs kaut kāda garša. Šeit tā forši saslaukam garšvielas. Ticiet, man smaržo baigi smuki. Tagad es ieslēdzu, lai uzsilst panna, un tad mēs apcepsim viņas tās vistas filejas no sākuma pannā, un tad metīsim iekšā krāsnī 180 grādos. Krāsnes man jau arī ir ieslēgta, krāsnes silst. Visparastākajā režīmā, kas ir tur no augšas un apakšas režīms. Tālāk mums ir jāsagatavo kuskus. Šī ēdienreize būs 2 personām. Tātad kuskus 2 personām ir aptuveni 240 grami. Šitien te man ir sasvērts. Kuskus taisīt vispār ļoti, ļoti vienkārši. Viņš tā kā roltons uzbriest. Tur ir vienkārši uzkarsējam karstu buljonu. Iesaku taisīt buljonu. Un katliņā ir arī vistas buljons. Vistas buljonu. Es savārīju te vienu dienu. Diezgan daudz, un tagad es meklēju visādus veidus, kā viņu izmantot. Vispār buljons ļoti pateicīgs. Bet neko par kuskusu. Te mums ir 240 grami ar kuskusu. To mēs bērsim iekšā bļodiņā. Baram to kuskusu iekšā. Un gaidam, kamēr uzkarsēsies buljons. Kad uzkarsēsies buljons, es liešu viņu virsū. Un pārklāšu ar foliju uz 5 minūtēm, cik daudz buljonu izmantot. Principā tieši tikpat daudz, cik ir kuskus svara ziņā, nevis tilpuma. Gan tilpuma, gan svara ziņā dari. Ja, piemēram, jūs izmantojat šādu pilnu glāzi ar kuskusu, pieberat līdz augšai, tad, principā, tikpat daudz arī buljonu izmantojam, vai var arī vienkārši karstu ūdeni. Ja gribas garšīgāk, tad buljonu iesaka izmantot. Tikmēr mēs varam sagatavot garšaugus, kurus mēs liksim klāt mūsu kuskusam, iedosim kuskusam nedaudz vairāk garšas. Kuskus pats par sevi īstenībā ļoti garšīgs, kad viņu vienkārši sabriedina. Bet kuskus arī ļoti pateicīgs, viņš kā bāze strādā. Tur var likt klāt principā, tā jebko. Kur mēs pieliksim mūsu gadījumā, mums būs selerīkāti. Sakapāsim sarkano sīpolu. Kur arī sildās buljons. Drīz jau būs ļoti karsts. Kur silsta plīcas, ielēja nedaudz eļļu. Tiklīdz eļļa paliek šķidra forša, tas nozīmē, ka panna ir sakarsusi. Liekam filejas. 1, 2. Ja grib filejas, var iemarinēt arī uz ilgāku laiku, lai samarinējas, bet šitā arī pietiekoši. Buljons arī vārās. Ņem buljonu. Un rekur lējām kuskusam virsū. Tā, kuskus mums ir apliets. Paņemsim lielo karoti. Nedaudz samaisīsim. Tā, lai viņš vienmērīgi tiek visur. Un bez liekas vilcināšanās liekam virsū foliju. Ja savādāk, ka buljons atdzesīs pārāk ātri un kuskus nepaspēs uzbriest.
Īstenībā interesanti, es nesen redzēju Rimītī, tas tagad tāds trends laikam sākas. Veikalā redzēju, ka kuskusu pārdod tieši tāpat tā kā roltoni, tādā tā kā trauciņā, uzvēra čainikā ūdeni, vienkārši aplēja un gatavs. Nu, uzliku vāciņu, 5 minūtes pagaidīju. Un viss tā sagriezīsim sīpolaši. Tā proporcija parasti ir 1:1. Tik cik grami kuskusi, tikpat daudz arī buljonu lēviņam virsū. Bet tad tas kuskus sanāk tāds irdens un sauss. Tas varbūt citreiz citiem var nepatikt, tāpēc droši var pielikt arī pa 20 grami vairāk to buljonu. Nu, ja taisīs kilogramu, tad 200 gramu vairāk var pielikt. Un tad viņš tāds bišķiņš šķidrāks sanāks. Bet tas tāpats vēlas. Mums ir sīpols, selerijas. Man bija sarkanais sīpols, gribēju nopirkt šalotus. Šalotus nebija. Pieliksim petersīlī. Viss šīs sastāvdaļas ļoti lētas. Nu, vistas filē ir dārgākais. Apgriezīsim ļoti skaisti. Kur ir granātābols. Granātābols arī vispār augus, vai tu nevar saprast, kas tas īsti ir. Mēs viņam liksim klāt kuskusam šitās te sēkliņus, ļoti smukies kopā. Austrumniecības garšvielas. Kā atdalīt sēkliņus no granātābola? Nu, es esmu visādīgi mēģinājis, esmu piņķerējies un, nezinu, ar zobiem vienkārši grauzis un vēl es kaut ko, bet visideālākā metode. Kaut kas man pastāstīja vai kaut kad YouTubā redzēju. Paņemam bļodu ar ūdeni. Sagriežam granātābolu 4 daļās, ceturksnīšos, uzliekam plaukstu apakšā, virs bļodas ar ūdens un zvetējam. Sitam vienkārši un sēkliņas smuka akurāt birst ārā. Kāpēc ūdenī? Tāpēc, ka tās sēkliņas birst ārā un rekur starp tām sēkliņām tajā granātābolā ir tāda membrāna un ūdens, šitās te tādas klānas ādiņas. Ūdenī viņas uzpeld uz augšu un tad viņas viegli nolasīt. Tad sēkliņas nogrimst. Reku mēs izsitīsim šitā te un principā jau var just, ka tur vairāk nekā nav. Nu, reku paskatieties. Tīs vienkārši. Nekas vairs nav palicis iekšā. Reku vēl viens. Granātābols arī vispār ļoti veselīgs augus ir un tad, ja gribas noēsties, tad mierīgi pērkam. Viņš arī nav dārgs. Mierīgi pērkam, paņemam bļodiņu ar ūdeni, sagriežam, izsitam sēkliņas un ēdam augšā. Granātābolu arī var lietot visu kaut kur. Cūgaļu taisa, cūgaļas krūtiņa ļoti smuki iet kopā ar granātābolu. Zinu, Austrum valstīs vēl granātābolu izmanto, kad sašliku taisa. Tas tā kā skāps, tā kā salds. Tas vispār ļoti pateicīgs. Tā, rekur ir, uzpeld augšā šitās te tās baltās membrāniņas. Smuki nolasam nost. Šitā. Gatavs, tāpēc no granātābola nevajag baidīties. Kāpēc viņi sauc granātābols? Nav mazākais jausmas. Smuki nokāšam un gatavs, un tas ir sēkliņas. Nu jā, vienīgi, kad sitot, tur varbūt baltu kreklu nevajadzētu nāsāt. Kad sit šito granātābolu, jo bišķiņ jau prakšķi uz visām pusēm. Tas tā kā mazākais būtu. Un rekur, ja taisījāt granātābolu, sitāt ārā sēkliņas, un jums kreklā nonāca granātābola sula, viņa principā ļoti grūti izmazgāt, bet ja jums tas ir noticis, jums vajag izmazgāt, droši man uzrakstiet. Es jums pastāstīšu, kur dabūt veļas līdzekli, kas izmazgās tādus traipus elementāri. Rekur ir vistas filē, smuka apcepusies, tāds forša garoziņa izveidojās. Močiem iekšā minūtes, kaut kāds 10-15. Tā, rekur arī ir mums kuskus. Pagājus 5, bišķiņ vairāk minūtes. Droši polijas ņem nost, bišķiņ paprovēju. Un viņš ir uzbriedis. Viņš ir uzbriedis, kur var redzēt, ka viņš tāds, irdens, foršs, pufīgs. Es gan teiktu, es varbūt nedaudz vairāk būtu buljoniņu ielicis, bet vispār ļoti apmierināts. Foršs, pagaršosim. Labais. Garšīgs, bet prasās vēl bišķiņ sāli. Sāls ir tā. Es izdarīšu tā, ka es pielikuši soju. Nedaudz. Soja ir kā veselīgāks sāls. Man tā liekas.
patīk izmantot soju sāls vietā. Es bieži, ka taisu zupas kaut kādas arī lieku soju sāls vietā. Tālāk. Uz granātām mums. Liekam mierīgi droši klāt. Šitā tāda svaigā recepte ir. Un šitā kuskus vairāk tā kā salātu sanāk. Tad svaigāka receptīte, jo mazāk tos dārzenīšus samok, jo vairāk, jo mazāk termiski apstrādā, tad vairāk saglabājas visādas vērtīgās vielas viņos iekšā. Tur mums ir selerīkāti, sīpols un pētersīls. Vispār es šito selerīkātu un sīpols es varbūt būtu apcepis, bet tad es sapratu, ka esmu piemaisījis jau klāt pētersīlu un tad, neko darīt. Arī varam mierīgi droši likt svaigu klāt. Metāla bļodiņš, šautauts Ikea. Baigais prieks, ka viņi Latvijā atvairās. Šitais foršas metāla bļodiņas var dabūt visu, jebko, principā. Kaut ko vajag. Ikea. Bišķiņ samaisam. Pus laimu. Droši spiežam iekšā. Piedos tādu skābumiņu, svaigumiņu. Vēl. Visam šitam uztaisīsim mērci. Mums ir kuskus salāti, mums ir vistas filē, kas krāsnī cepjās. Uztaisīsim mērci. Ļoti vienkārši. Vienkāršāk nevar būt. Mums ir katliņš. Mums ir mūsu vistas buljons. Šitas ir pašvārīts buljons. 12 stundas es viņu taisīju, bet vispār var arī mierīgi izmantot kubiņu. Tā kā uz paciņas rakstītu, tur viens kubiņš uz cik tur litriem. Uztaisim tādu buljonu un ar viņu arī strādājam. Šitam es ieliešu katliņā. Principā visu. Cik tas sanāk? Aptuveni 120-130 grami. Liksim šitam atpakaļ vārīties. Griežam mierīgi uz devītnieku. Mums viņu vajag noreducēt. Redukcija, izvārīt ūdeni ārā. Izvārīsim ūdeni, garša kļūs koncentrētāka. Un tad tālāk mēs pieliksim sviestu, uztaisīsim tādu kā bišķiņu mērcīti. Tad uz buljonu mērcīti. Smukies kopā. Ar mūsu foršiem kuskus salātiņiem. Tad pagaršosim. Baigi labi. Ļoti garšīgi. Tiešām ļoti garšīgi. Nav tā, ka es pirmo reizi taisīju, es taisīju pirms tam, bet, vienmēr prieks, kad izdodas, bišķi piparus pieliku. Atkal. Pagaršojam. Kad taisu mājās, tad drīkst ar vienu karoti. Kāda problēma viss savējie. Labi. Kad taisu restorānā, tad tāda nevar. Pār taisu citiem, vai slims esi. Tā nedarīja viens pēc mājās. Droši. Gaidām, kamēr vista būs gatava. Mērcīta, tad servēsim. Teku vārās vistas buljons. Smuki viss garo ārā ūdens, reducējis. Ievārīsim bišķiņu garšu, tam ir timjāns. Vienu zariņu. Šitā daudzums viens zariņš būs pietiekoši. Galvenais arī neielikt pa daudz, jo timjāns, viņš var pārsist visas tās garšas. Jo, tā kā apnicīgs varētu būt. Lai vārās. Tā, buljons principā mums ir novārījies uz pusi. Pieliekam bišķiņu piparus. Pipars melnais man mīļākā garša vēl ļoti patīk. Kas noliekam 2 kubiņus ar augstu sviestu. Un maisam. Smaržo superīgi. Pagaršojam. Ļoti labi. Ņemam ārā vista. Vista bija krāsnī aptuveni 15 minūtes, pilnīgi pietiekoši, bet šitās arī ir mazas filējas. Mazām filējām viņas ātrāk izcepsies. Loģiski, lielāka filēja. Lielāka cepjās. Tā, ko uzservēsim? Ņemam šķīvi. Tad vienkārši kuskus. Vienu uz otru. Super fancy šmēcī, bet šitā ja mājās uztaisat. Bērni būs sajūsmā. Bērniem ļoti garšos īstenībā. Šeit nav nekas specifisks. Pirms var pielikt kīnzu zaļumu vietā. Pēlzies specifiku varētu kādam arī nepatikt. Jā, mēs šeit vispār arī uztaisījām kuskus tā kā 2 personām, bet šeit ir ļoti daudz vairāk. 250 gramu, tad mierīgi 3-4 cilvēkiem tik filējas piepērkt un gatavs. Ņemsim nekur filēju. Smuka ar ļoti daudz garšvielām. Tas ir galvenais, nevienam negaršo bezgaršīgu vistu. Smuka viņa ir gatava. Sulīga. Man uzliksim mērcīti. Easy. Šitā te mierīgi. Pa virsu. Tā, protams, arī jāpagaršā. Sāksim ar vistu.
Ļoti garšīgi. Galvenais nepārspīlēt ar kanēli. Bišķiņ jāliek. Jo jūs jutīsiet. Ticēt, man pieliek bišķiņ liek šo, kas tad ir. Jūs jutīsiet. Ļoti garšīgi. Kuskus arī labs. Nepašādi jūto šitie granātāboli. Tāds foršs tāds odziņas. Uzkoši piedod tādu bišķi dzīvelīgumu. Tas tā kā skābes, tā kā saldus. Kops interesantāks viennozīmīgi. Ļoti labi viss. Un tie sīpoliņi. Un tam līdzīgi varbūt pirms biznesa sanāksmes šito nēst. Jo sīpoli jau varētu atstāt nelielu iespēju elpā. Bet tā vispār ļoti garšīgi. Ir gārā. Pirmo reizi taisa vidiku. Es domāju, kāpēc neuztaisīt kaut ko garšīgu. Nofilmēt, padalīties ar tautu. Pastāstīt, kas tas sanāca, kas ne. Tā mērcīte. Atsevišķi to mērci kā tādu nejūt. Atsevišķi mērci kā tādu nejūt. Mēs savieno gan to vistu, gan to kuskusu. Savieno kopā tās garšas. Labi. Es pabeigšu ēst. Cerams, ka jums patika. Cerams, ka paši uztaisīsiet. Ļoti iesaku. Ja es gribu kaut ko ātri uztaisīt, kopā aizņem pusstundu, varbūt mazāk. Aši šito visu sataisīt. Visas sastāvdaļas ir lētas. Recepte zem 5 eiro. Mierīgi. Atstāsies ļoti labi iespēju. Meitenei uztaisīt draugiem. Baigo. Ļoti garšīgi. Turpināšu ēst. Labi. Čau!